Labdien, cienījamie skatītāji! Valsts robežsardzes aviācijas pārvalde jums sagatavoja speciālu izstrādātu paraugdemonstrāciju, kurā būs attēlota situācija, kā tiek dažreiz veikta pārkāpēju vajāšana un aizturēšana. Lūdzu pievērsiet uzmanību gaisa kuģim, kurš lido. Tas, kurš tuvojas stadionam, tas tiek izmantots valsts robežsardzes patrulēšanai no gaisa. Šis helikopteris Augusta Bell 206B ir pats pirmais valsts robežsardzes helikopteris, kurš 2002. gadā tika pārņemts no Somijas robežsardzes un tiek izmantots līdz šodienai. Tas var pārvietot 5 cilvēkus un attīstīt maksimālo ātrumu 240 km/h. Tā lūdzu pievērsiet uzmanību. Tātad mācību uzdevums – automašīnas bloķēšana un aizturēšana. Pēc saņemtās informācijas par robežu pārkāpējiem, kuri nepakļāvās robežsargu likumīgajām prasībām, apturēt transporta līdzekli, taktiskā grupa nekavēties uzsākt robežu pārkāpēju vajāšanu, kas pārvietojas ar baltas krāsas vieglo automašīnu. Darbības gaitā taktiskai grupā sniedz atbalstu robežsargu norīkojuma aeromobilā patrulē. Gaisa kuģī atrodas speciāli apmācīts robežsargs, kurš veic mērķi